bet, protams, ir gan dārga nauda, gan arī salīdzinoši ļoti lēta nauda, pieejama Latvijā, tā kā iespējas ir. Kurā brīdī viņam būtu jāmeklē uzņēmums biznesa kods, lai varētu ar tevi uzsākt tādu sadarbību, tieši finanšu piesaistē? Principā pie manis var griezties jau tajā brīdī, kad cilvēkam ir radusies biznesa ideja. Latvijā, diemžēl, bieži vien es dzirdu tādu viedokli, ka Latvijā jau nevienu uzņēmēju neatbalsta, naudu nedod, un ja dod, tad ļoti dārgu. Un vispār... Tā arī ir. Es arī dzirdu šādus stāstus no uzņēmējiem. Jā, es tad varu pastāstīt, bet, protams, ir gan dārga nauda, gan arī salīdzinoši ļoti lēta nauda, pieejama Latvijā, tā kā iespējas ir. Un tad visvairāk satraucās par to, kur dabūt naudu attīstībai, biznesam vai uzsākt biznesu, ir tieši jaunie uzņēmēji, kuriem ir radusies ģeniālā ideja. Viņuprāt, ģeniālā ideja, viņi iespējams visbiežāk ir strādājuši algotu darbu, un tad viņi tā kā nolēma, tagad sākšu pats pelnīt, jo tai pensijas tam kapitālam ir jāpelna pašam arī. Nav jau slikta ideja, protams.